Šorīt man ir jautājums jums, draugi, tāpēc lūdzu izpaudieties komentāru sadaļā un paudiet savu viedokli, lai šī ir tāda tik aptauja. Kā jūs domājat, ja kungs Jēzus vai apustuļi vai kādi no agrīnajiem šiem te ticības varoņiem, dievvvārdu skolotājiem, uz kuriem nereti dažādas kristiešu grupas arī atsaucās, Čārls Spērģens, ja kādi no viņiem miesā atbrauktu, lai kalpotu kādās no šīm draudzēm un runātu to un tā, kā viņi to darīja savā laikā, cik daudz draudzes viņus uzaicinātu uz otro dievkalpojumu vai ļautu viņiem pabeigt savu runu, neapsūdzot tos kā brāļu apsūdzētājus vai draudzes šķēlējus, postītājus, nemieru radītājus, aprunātājus, tiesātājus vai tam līdzīgi. Mēs zinām, ka Jēzus pavisam tieši konfrontēja maldu mācītājus, farizejus, sauc tos par liekuļiem publiski un pat viņiem acīs skatīdamies. Mēs zinām, ka Jēzus brīdināja par viltus praviešiem, mācītājiem, viltus kristiem, kas nāks pēc viņa. Tāpat apustuļi brīdināja par atkrišanu no veselīgās mācības, par šīm te vīriem, kas mācīs atžgārnības, kas novērsīsies no patiesās veselīgās mācības un tam līdzīgi. Un aicināja, lai mēs sludinām Dievu vārdu laikā, nelaikā, vietā, nevietā un turamies pie šīs veselīgās mācības, kas būs tā lielākā cīņa pēdējās dienās. Ja šie vīri atnāktu vai draudzes tos uzņemtu, tur nebūtu daudz par ko gavilēt un priecāties, tur būtu jāraud, jāvaimanā, tā kā Jēkaba vēstulē ir teikts, jūsu prieks un gavils, lai pārtop vaimanās un asarās. Tāpēc ierakstiet komentāros, kā jums šķiet, vai tie mācītāji un kalpotāji, kas šajā laikā visus mierina un saka, kurš, visi labi, visi brīnišķi, tikai neko nemainām, neko nepārbaudam, neko nepārskatam. Visi tie, kas runā, kas brīdina, to pašu, ko Bībele mums raksta un par ko Bībele mums brīdina. Tie visi ir šķēlēji, tie ir ļauna darītāji, tiem ir cits gars. Turpinām visu darīt tā, kā ir bijis, viss tā, kā ir, lai paliekt, jo visi brīnišķīgi, visi ir labi. Un nav nekādu maldu, šajā dienā ir tikai interpretācijas. Visi būsim sadraudzībā, visi būsim mīlestībā, jo no tā taču visi pazīst, ka mēs esam Dieva bērni. Vai tomēr tā ir liela svētība, ka Dievs dod kādiem gan saprašanu, gan ir drosmi piecelties un teikt, saukt lietas īstajos vārdos, runāt to, ko Dieva vārds saka, un brīdināt par to, kas jau 2000 gadus atpakaļ draudzē bija, nu kur nu vēl tagad? Tagad tas ir masīvi, tas ir visā pieaudzis, saudzis, šīs maldu mācības, šie meli, šīs manipulācijas. Un daudz no tām mēs esam uzauguši, tās ēdot kā pienu. Un es gribu teikt, ka Dievs šajā laikā ceļ dievbijīgus vīrus, kuriem tas rūp, kuri ir gatavi pētīt, skatīties, un saukt lietas īstajos vārdos. Un tas, ko mēs šodien esam un ko mēs drusciņi redzam, daži, kuri sāk par šīm lietām runāt, un kādu laiku varbūt kādi jau to darījuši, tas ir tikai sākums. Labākais mums vēl tikai stāv priekšā, tāpēc visi, kas jūs runājat maldus, kas runājat melus, kas jūs manipulējat, pārbaudiet, vai jūs stāvat ticībā, pārbaudiet, vai tas tiešām ir tas, ko Dieva vārds saka. Jo pienāks laiks, ka jūs tiksiet saukt vārdos, un tad, lai visi pārējie kaunās, kur dara šīs lietas. Un tie, kuri līdz šim ir bijuši pasīvi, jums vairs nebūs iespēja palikt pasīviem malā. Jums būs jāsaka, ok, vai nu man šis ir jānosod pēc Dieva vārda, vai man ir jāsaka, nē, tā ir patiesība un es tam ticu un jāpaliek pieviltam ar nocietinātu sirdi.